Nu pat iebraucām Albānijā. Ārpus pilsētām. 40, nepaši līdz ātrumu, te radars. Ir radars. Pilsētās tikai 40. Un ārpus pilsētām ir 80, nevis 90. Ja kas pilsētā 40 un ārpus 80. Mēs tā uzmanīgi brauksim. Rekā izkāptas upes, skaties pilnīgi balti akmeņi. Pilnīgi balta. Gaidīt tā savu pulsi. Viņiem redz ūdens. Tagad es negribu pēc varēs. Bet jocīgi, tajā Albānijā nav ūdens, bet ir akmeņi upēs. Jā, aizbrauc kempīgi, attaisies krānu un akmeņi kritīs ārā. Baigi jocīgi. Dušās arī. Tā mums nekur nav bijis, pareizi? Un toaletēs arī. Jā, Heidi. Jo dušās mazgājas tā lāna. Jāskatās, lai nesasitamies tad. Dušās tikai šakrīt tā krīt. Tāpēc domāju, ko viņš tā smīkņāja, tas robežšarks. Domāju, paskatīsimies līdz pirmai dušai. Mums ir ūdens pudelē. Bija ļoti nopietni. Tā, tas albāniski nozīmē smīkņāšana. Gaidīgi, ja pasaules astoties brīnums, laikā būs ūdens. Jā. Nezinu, ka mēs 2 pudeles lečus sodam iekšā, salēdīsim upēs. Nu, tā Albānija, kurai mums jāizbrauc cauri 350 km apmēram. Brauksim ekonomiskajā režīmā. Kāpēc? Nav tik ļoti jāsteidzās, vēl tikai 11:30. Mēs jau esam Albānijā. Ja mēs braucam šitādā tempā, 4 stundām mums jābūt Ir kempingā. bāri vieniem, ir kāds būs 12, ir bāri vieniem. 12 bāri vieniem. Kas tur jāpareglē laiks? Pagaid. Jā, es nezinu, varbūt. Cits laiks? Mēs tā esam neziņā no Vidzemes vai nekur. Paregulē grabīt laikus. Braucam pa Albāniju. Albānijā mēs brauksim vienkārši cauri. Roču, viņi regulē laikus.